Nu, ko esam klāt uz Latvijas čempionātu. Kādas ir sajūtas? Ok. Tad ir labi. Bez stresā, ne? Tā vienmēr. Mēs vispār kaut tā nestresojam. Nekad. Nekad. Īpaši Ivo Strots. Vispār nestresojam. Vispār. Labākais fakts tāds, ka viņš vienu reizi savā dzīvē no raketas sadalīt. Vispār, raketas svēta lieta. Nebūtu valsts. Labi! Jā, neziet! Давай, Лёха! Давай, Лёха! Nesanāca šoreiz jauno rekordu uzstādīt pēc rezultātu, kā saprotam, ja? Nesanāca, es centos, bet pretinieks negribēja man ļaut rekordu uzstādīt. Nu, pirmā diena ir nostākusies. Ivo, kā kājas? Ok. Ir labi, rezultāti ir tādi, kādiem vajadzēja būt rezultātiem. Principā, vienmēr var būt labāk, bet ar katru gadu tuvāk un tuvāk. Jā. Otrā diena. Ivo knapi dzīvs tā izskatās. Renārs gan izskatās labā formā. Нифига себе. Ой, labi! Labi! Oh my god. Latvijas televīzija. Kā jūs jūtaties pēc šīs uzvaras? Ļoti labi. Pastāstīs sīkāk, kas notika otrajā trešajā? Vai finālam būs spēki? Jā. Oi! Labi! Давай, Renār! Labi! Malcis!
vārds Skvoša federācijas valsts priekšsēdētājam Mārim Macievskim. Paldies spēlētājiem par dalību Latvijas čempionātā. Kopā bija, manuprāt, diezgan kopums skaits šogad. 17 spēlētāji. Tāda svarīga lieta, kas noteikti jāapsaka, manuprāt, šajā čempionātā ir tas, ka ir skvošs beidzot ir kļuvis par olimpisko sporta veidu. Tātad, Paldies Mārim. No savas puses arī gribētu noteikti piekrist, ka tagad, kad mēs esam olimpiskie sporta veidi, mums ir ļoti daudz jāstrādā, lai mēs varētu tikt tajās olimpiskajās virsotnēs parādīt, ka mēs varam būt arī tur. Mums ir zināmi turnīru uzvarētāji. Man ir arī patiesas prieks, kad piedalījās daudz jaunieši un juniori. Lieliski. Pāriesim pie apbalvošanas un sāksim ar sieviešu kategoriju un ar 3. vietu. Vietā Anne Malarenko. Pirmā vieta šajā kategorijā es varētu minēt jaunākā no šīm 3 dalībniecēm. Vispār grupā jaunākā. Lieliski! Man patiesi. Tātad šoreiz pirmās vietas ieguvēja Agnese Anna Balčuna. Vīrieši M2 kategorija, 3. vieta. Tad 2. vietā mums ir pelēkais zirdziņš, ko mēs tā kā neredzējām baigi daudz un baigi bieži turnīros. Tomēr, Kārlis Ruģēns. Atkal man jāsaka, ka man ir liels prieks, ka šajā trijotnē ir jaunākais noteikti. Šajā kategorijā. Un tās mums ir Renāra Strats. Šoreiz 3. vietā Sonora Liepa. Labi, 2. vieta. Čempioni. Latvijas valsts čempioni 20. Latvijas čempionāts Skvošā. Vietas ieguvējs Aivars Lucianovs. Tagad 2. vietā Andrejs Sūtins. Jā, šogad pēc ilgāka laika skoliņu un palikšanas 2., 3. un citās vēl vietās attiecīgi, bet šoreiz izšāva un trāpīja 10. Man patiesi prieks, ka 20. Latvijas čempionāta skvošā čempions Jānis Lomērs. Runu, davai. Paldies visiem atbalstītājiem. Tauti vienkārši no tālē. Mammai, tēti. Ģimenei. Sports turnīrs, smagas spēles. Visiem. No tālē. Paldies Aivaram, ka mums profesionālā nepiereiz. Tas daudz ko deva. Finālā. Jau redzēsim, kas būs nākamais. Vienas tāds darbība, jā, tagad izlozēsim to raketi un atceras pa sevi vienu bumbiņu, nekas nav jāatcerās, vienkārši reģistrējamies laserēs, nākat, secīt vienalga kāda, ieliekam roku, izdodam vienu bumbiņu, vienu. Nē. Nē. Es arī neskatījos. Es Viktoru dabūšu vienkārši būšu tik priecīgs. Nu nav nekā. Viņš uzvarēja raketi.
Es bumbiņu savācu sev. Stāžu 30 eiro. Parā. Aha. Un tad te ir visādas zāles, magniji. Viss kaut kas tāds. Ok, o, zeķis. Jā. Viktors. Viktors, jā. Kas tev tur vēl ir? O, cik tev tur ir vitamīni. O, šitas masāžs, jā? Nevajag atklāt visas balstas noslēpumus. Nākošu gadu M1 jāspēlē. M1 būs pirmā vieta? Protams. Spēlēm esmu apmierināts par savu rezultātu. Mazam. Jā, bišķiņ ar Zaicevu nesanāca, bet nu nekas nākošu gadu, jā. Biju tuvu 5 gameos un beidzās 11-9. Tāpēc jā. Nu, turnīrs ir noslēdzies veiksmīgi. Nu, tad beidzot var kārtīgi paēst un nosinēt Renāru 1. vietu. Tēta 8. Manu 6. un Plumes 1. vietu. Vot, vajadzēs kārtīgi paēst. Viņā par 3. vietu Sonoru Liepa ar 3-0 pieveica Eviānu Majori. Vīriešu turnīrā zelta duelī raketes krustoja Andrejs Sūtins un Jānis Plūme. Pirmajā geimā ar 11-5 uzvarēja Jānis, savukārt 2. un 3. geimā ritēja sīva cīņa, taču abos ar 11-9 un 12-10 tik un tā pārāks atkal bija Plūme. Līdz ar to viņam Latvijas čempiona tituls. Zināms pretinieks, pagājušajā gadā tas pats fināls bija. Šoreiz izdevās viņu pieveikt. Netika varbūt sīvākajā cīņā, bet bija jāiesprings ļoti sakoncentrēties vajadzēja. Ļoti saistošā mazajā finālā Aivars Luciānaus ar 3-1 uzvarēja Kārli Pekstiņu un izcīnīja bronzas godalgu.